Tā būve, kas ir uz ūdens, būvniecības, būvu noteikumu vai būvu prakses redzējumā, nav būve. Mums ir patiešām peldošās mājas. Viņas ir nodotas eksploatācijā. Vienīgais, kas viņām nav, viņas nav zemes grāmatā ierakstīts. Kāpēc? Tāpēc, ka šis smukais ezers, kas saucas Susma, nav ierakstīts zemes grāmatā. Tāpēc, ka viņš pa lielu. Un, lai to ierakstītu zemes grāmatā, Ventspils novadam ir jābankrotē. Kaut viņai kadastra numurs, viņa ir nodota eksploatācijā. Viņa ir būve, ar ko īstenībā es arī lepojos, ka viņai ir būve, viņai ir legāla un ar visām no tām izrietošām sekām. Bet, diemžēl, bez zemes grāmatas. Būvē tā, lai tas viss šī vidē izskatītos organiski, tā, lai viņš saplūst ar krāstu un to situāciju. Mēs vienojamies par tādu projektiņu viens stāviņš, lēzenie jumti. Šos projektus tā arī realizējām. Kā jūs redzat, pašlaik peld šeit 5, tur otrā krastā 6. Visas ir nodotas eksploatācijā, visās dzīvo cilvēki, visās atpūšas cilvēki. Tā bija tāda veiksmīga sadarbība, manuprāt, ar rajona būvvaldi. Mūsu novada būvvalde bija pietiekoši radoša un pietiekoši pretimnākoša un saprotoša. Tas bija Eiropas projekts, lauku atbalsts dienests. Šiem cilvēkiem likās tas arī interesanti, ko mēs esam iecerējuši. Ja? Tur nekādu šķēršļu nebija, būvvalde arī šķēršļus nelika. Papīru kalns bija milzīgs, visam tām izurbāmies cauri, lai tas būtu likumīgi un neviens nevarētu apstrīdēt. Nomājām zemi no valsts, respektīvi no novada, jo tā ir valsts zeme. Mēs maksājām nomu par šīs platībās izmantošanu, kur šīs mājas peld. Abām pusēm tas likās, tā teikt, interesanti un realizējām tos projektiņus. Un uzdevums tā kā ir izpildīts, ja mērķis sasniegt. Galvenais, lai tie cilvēki brauc, viņiem patīk. Viss, kas izmantots šīs būvēs, ir Latvijā saražotie kokmateriāli, Latvijā ražots finieris. Nav izmantots, protams, tādas lietas kā reģips vai flīzes. Šī māja nav tāda, kā, ja mēs visi 10 cilvēki sakāpsimies, saiesim uz vienas terases. Viņa jau nenogrims, bet viņa sasvērsies. Tāpat kā jebkurš kuģis sasverās, tāpat kā laiva sasverās, tāpat arī šī māja sasvērsies. Jā. Līdz ar to strādāt kaut kādiem tādiem materiāliem, kur ir kaut kādi riski, tos sākumā jau izslēdzām no šī saraksta. Un viss ir ļoti veiksmīgi. Ja. Pat logi, jāatzīst, nav koka, bet ir plasmas, bet viņi arī ir Latvijā ražoti. Ja. Pie mums jau ir ko skatīt. Tā kā tie, kas ir sportiskāki, tie var apbraukt apkārt uzmāja riteņu, velo maršruts, ar motorlaivām var izīrēt. Mēs pēc tam sevi personificējam kā klusā atpūtas vieta. Pašlaik mēs būvējam golfa simulātoru. Ziemā pie mums Latvijas golferi varēs braukt, trenēties zem jumta, sist pa golfa bumbu. Šīs peldošās mājas viss ir pieslēgts krastam. Nevar nekur aizstumt. Ja? Viņai arī kopējie svari, ja visiem betona peldošiem pontoniem ir 11 tonnas. Ja? Viņa ir tā piefiksēta ar pieslēgumu krastam konkrētā vietā. Viņai ir pievilkts ūdens, pievilkta kanalizācija. Kanalizāciju aizpumpējam uz bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, kas mums ir, ziemā, protams, viņš ir tukšs, tas ūdensvads, tāpēc, ka viņš tiek atslēgts un izlaists viss ārā, un kā jau teicu, gaida pavasarī. Jā. Bet visas labierīcības uz šīm mājām ir visām, un nav nekāda problēmas par. Un no pakalpojumiem te ir izbraucienā jahtu. Gan iznomāt jahtu, ja tādas tiesības var pats paņemt un braukt. Ja ir jahtu vadītāja apliecība, vismaz iekšējos ūdeņos. Bet mēs braucam ar kapteini. Tādu cilvēku netrūkst, kam patīk šī mitināšanās uz ūdens un peldēšanās un makšķerēšana no guļamistabas loga, kas ir iespējams, jā. Tādi paši normāli cilvēki, tikai viņiem patīk apsēsties tur uz terases uz ūdens, jā, un dzert sarkanvīnu vai baltvīnu, varbūt kaut ko citu, jā, un mierīgi skatīties uz pludiņu, jā, teiksim, kas tur var, un ķerās. Viss notiekās. Ja cilvēks tā centīgi piebarojas, tad no tādas peldaušās mājas terases ļoti bieži loms var izrādīties krietni labāks nekā iebraucot ļoti tālu ezerā un paziņojot, ka Usmas ezerā zivju nav. Bet šeit ir, jā, tāpēc, ka viņš vienkārši piebarots. Jā. Tīri vasaras būve, es viņu arī būvēju kā vasaras būvi. Uz ziemu tiek iekonservēts, visi ūdeņi izlaisti, viss sakārtots un gaida pavasarī. Mums pašiem tas patīk un mūsu viesiem tas patīk, un tā mēs dzīvojam, jā.